Šodien parunāsim par akumulatoriem. Tā kā tuvojās ziemā, ja, visiem zināms, ziemā lielākoties tieši lien ārā šīs problēmas ar akumulatoriem. Tāpēc pārbaudīsim akumulātora darbību un ne tikai akumulātora darbību, pārbaudīsim arī uzlādes sistēmu, ja, kā viņi strādā. Un tad es jums došu dažus padomus, precīzāk sakot vienu padomu, jo šis te ir lētākais padoms, ja, izmantot multimetru, kā pārbaudīt jūsu akumulātoru pirms ziemas, teiksim tā, ja. Ziemas laikā es īsti neuzskatu, ka jēga pārbaudīt šo te akumulātoru, jo drastiski krītās akumulātoru ietilpība, tāpēc šis te, teiksim tā, veids, ja, kā mēs pārbaudām šo te akumulātoru, var būt arī neprecīzs. Tāpēc ideālākais variants aptuveni rudenī veikt šo te procedūru un tad attiecīgi skatīties, akumulātoru mainam vai akumulātoru nemainam. Un attiecīgi arī paskatāmies, kas mums notiek ar mūsu uzlādes sistēmu. Tātad pirmais, ko mums vajadzētu saprast, cik tad ilgi vispār kalpo akumulātori. Ja? Šeit jāskatās ir, diemžēl, tāda lieta, kā Ķīnas akumulātori, ja, sauciet kā gribiet, zemes kvalitātes akumulātori, viņi kalpos mazāku laiciņu, šādi te, ja, Varta, Excite, kas tur vēl mums ir, Bosch, kaut gan Bosch vispār sūdīgs pēdējā laikā ir, Champion laikam, ja, nezinu, krūtie akumulātori, ja, teiksim tā, kalpošanas ilgums pie latviešu ziemas, teiksim tā, ja, latviešu ziemas, 3 līdz 5 gadi, ja. Ja 5 gadi pienākušā jūsu akumulātoram, tad es ieteiktu jau pamazām skatīties jaunu akumulātoru virzienā, ja. Protams, kaut kādā tur savannā, ja, šajā te, kā es tur gribēju teikt, Āfrikā, ja, tas pats akumulātors arī strādāt, es nezinu, gadus 15, ja, jo tur ir silti laika apstākļi, un, kā zināms, ja, akumulātoram patīk silti laika apstākļi, līdz ar ko šajās te valstīs, ja, kur siltie laika apstākļi, tad šis te akumulātora kalpošanas laiks attiecīgi arī ir ilgāks. Bet, priekš Latvijas, tad attiecīgi starp, es teiktu, 3 un 5 gadiem, ja, tajā laika sprīdī kaut kur sākam skatīties jau uz jaunu akumulātoru, ja. Tad tā ir tā pirmā lieta, kas mums, teiksim tā, ir jāatcerās, kad mēs esam pirkuši savu akumulātoru. Tā, attiecīgi šim te akumulātoram 3 gadi, ja, un tad pagaidiem uzmetīsim ātri aci, kā viņš jūtās un vai viss ir labi ar lādēšanas sistēmu. Tā tad pirmā lieta, ko mēs skatāmies, akumulātora voltāža. Ja, nejaucam strāvu un, izskatā ārā man tas ūdens. Ja, nejaucam strāvu, nejaucam voltāžu, divas dažādas lietas. Strāva, ja, ampēros, voltāža voltos. Tātad, galvenais nosacījums mašīnai jābūt bijušai nedarbinātai aptuveni 24 stundas, ja. Nav jēga akumulātoru pārbaudīt, tikko jūs esat noslāpējuši mašīnu, absolūti nekāds jēgas, ja. Tātad, ko mēs vēlētos redzēt, ja, attiecīgi voltmetrs uz 20 voltiem. Ko mēs vēlētos redzēt? Mēs vēlētos redzēt voltāžu no 12,4 līdz 12,6 voltiem, ja. Šajā gadījumā ļoti labi viss, 12,6 volti. Tātad, ja, pirmais tests mums ir izturēts, ja, tā varētu teikt. Iesim pie nākamā testa. Pievienošu arī vizuālo informāciju, ja, jo mums, protams, ka vienmēr atmiņā paliek labāk vizuālā informācija. Tad, lūk, šeit mums ir grafiks, ja, paskatāmies, un tad aptuveni sapratīsiet pēc šī testa, ja, kādā stāvoklī jūsu baterija. Tā, tad otrais tests, ja, sēžam jau mašīnā, ja, viss tas pats mašīnā nedrīkst būt bijusi darbināta.
es teiktu, 24 stundas aptuveni, un tad atceramies, ka šo lietu testu, mēs varam taisīt tikai vienu reizi. Nesanāk, ka pirmo reizi, būs jāatkārto nākamajā dienā, tāpēc, ka tā vienkārši vajag, Nav ko liekas jautājums uzdot. Tātad, attiecīgi, ko mēs vēlamies redzēt? Mēs vēlamies redzēt, vai startēšanas brīdī voltāža mums nenokrīt zemāk par 10 voltiem, Šādā veidā mēs pārbaudīsim akumulātora, kā lai pasaka, ietilpību, tā varētu teikt, jaudu, ampērstundas, kaut kā tā, Principā doma tāda, mēs skatāmies voltus un viņi uz vienu īsu brīdi nokritīsies, tieši startēšanas brīdī, un katrā ziņā viņi nedrīkst būt zemāki par 10 voltiem, Tad skatāmies, kas notiek. Tā, pagriežam aizdadzi, un lūk, Mašīna strādā, un, kā redzējat, nevienā brīdī voltāža nenokrita zemāk par 10 voltiem. Tātad otrais tests good, zejbis. Viss pagaidām izskatās ļoti labi. Un tad ejam tālāk pie laikam pie pēdējā testa, ko mēs pārbaudīsim. Pārbaudīsim strāvas lādēšanu. Un tad pēdējais testiņš, ģenerators, cik mums vajadzētu lādēt ģeneratoram. Ģeneratoram mums vajadzētu lādēt kaut kur starp 14 un 14,8 voltiem, Kā šajā gadījumā 14,2 zergut, viss kārtībā ar ģeneratoru. Ģeneratora voltāžu mums vajadzētu veikt tad, kad mašīnas dzinējs ir uzsilis, gaismas ieslēgtas, bet ne visi, ja kaut kāda saslēgsiet, visas patērētājs arī nebūs labi, bet principā pietiek, ka to, ja gaismas ir ieslēgtas, dzinējs uzsilis, tad attiecīgi mums jāredz voltāžu starp 14 un 14,7 voltiem. Kaut kā tā, manā gadījumā viss izskatās čotki. Bet, protams, ja jau kāds teiks, huņa netests, tikai aptuveni var noteikt ar šādu testu akumulātora veselības stāvokli. Tā to varētu teikt. Kam ir daļēji jāpiekrīt, bet ir tādi speciāli akumulātoru testeri, Bosch un vēl visādi. Viņi tur maksā labu cipariņu. Nedomāju, ka jums baigāja vēlme, pirmkārt braukt iekšā kaut kādā autoservisā, tur maksāt par kaut kādu testu, un visticamākais, ka viņi vispār nesaprot, ko viņi tur paši testē lielākoties. Un otrkārt, jūs jau nepirksiet to dārgo testeri, akumulātoru testeri dārgo, viņa jēga no tā. Tāpēc šis te variants, viņš nav 100% precīzs, bet viņš jums dod, teiksim tā, es teiktu, ka vairāk kā aptuveni ieskatu tajā, kāds ir jūsu akumulātoru stāvoklis, Sasumējot šo te visu kopā, ar akumulātoru vecumu un visu, ko mēs redzējam, principā es teiktu, ka ir iespējams iegūt, kad pat salīdzinoši tīri tādu, kā labā pateikt, precīzu, skatu uz to, vai jūsu akumulātors izturēs vēl vienu ziemu, Uztaisot šo te testu, es teiktu, ka šis akumulātors ziemu vēl noies. Nākamgad viņam būs 4. gads, un tad jau skatīsimies, kas un kā. Iepriekšējā ziemu nekādas problēmas nebija. Un pēc visu šīs spriežot, ko es tagad paskatījos, es teiktu, ka nekādas problēmas nebūs arī šogad. Tā kā es ceru, kādam palīdzēja, pīsiņš, čiliņš. Kāds kaut ko paņēma priekš sevis no šī video, būtu jau ļoti labi, Davai tiekamies nākamajos video. Atā!
pēdējā piebildītē, ja? Gan jau kāds atradīsies, kurš teiks, mana baterija lādējās virs 15 voltiem, jā. Jā, pastāv tāda varianta, ka īslaicīgi, ja, šī voltāža, ja, īpaši modernām mašīnām, kurām ir daudz elektronikas, var pārsniegt 15 voltus, ja, un tas ir pilnībā normāli. Bet, jāņem vērā, ka tas ir izņēmums, ja. Tas pats Discovery 3, ja, kas man arī ir, viņš augstā laikā, ja, īpaši ziemās bija ievērojis, ka uzlādes voltāža var būt pat 15, kaut kas volti, ja, īpaši vēsam dzinējam, bet tas nebūtu jāuzskata kā paraugs, tomēr 90% gadījumu šīs te metode jums, teiksim tā, palīdzēs saprast, kas notiek jūs to visu elektrisko sistēmu, bet, jā, kā vienmēr dzīvē ir izņēmumi, ja, un tas mums jāņem vērā ir, ja. Tā kā tā. Čotka.